Tik jauki un mīļi, kā bija pagastos, vairs nebūs nekad. Ar šādiem vārdiem tikšanos ar Dobels novada nevalstisko organizāciju pārstāvjiem uzsāka domas priekšsēdētājs. Martā domas sēdē tika pieņemts lēmums veidot jaunu atbalsta sistēmu nevalstiskajām organizācijām, un tas nozīmē, ka turpmāk nepietiks ar lūgumu pašvaldībai atbalstīt kādu pasākumu, bet būs jāmācās rakstīt projektus. Pati pieteikšanās forma ir ļoti vienkārša, un līdz ar to viņi ir saprotami jebkurai nevalstiskai organizācijai. Tie nav lielie projekti, kas būtu galvenais, lai būtu vienkārši, bet te nav runa par birokrātijas palielināšanu, bet runa ir par kārtību, kādā veidā visi vienādi var pretendēt uz šiem projektiem ar savām aktivitātēm un pieteikt tās pašvaldībai, lai palīdzētu viņus finansēt. Kultūras un sporta projektiem šogad paredzēta 28,600 latu, bet sociālajiem 10,000 latu. Vēl nedaudz vairāk kā 2,000 latu paredzēts vasaras nometņu rīkošanai bērniem. Dobels novadā ir reģistrētas gandrīz 90 nevalstiskās organizācijas, un par jauno kārtību viņu viedoklis ir visai dažāds. Jā, agrāk es nevarēju pat pieprasīt, bet tad es varu varbūt kaut ko papildus vēl gūt. Pagaidām grūti teikt, jo biedrības, manuprāt, ir ļoti daudz, un daudzas biedrības ir tādas, kas darbojas uz vienu mērķi. Drīzāk vajadzētu domāt tā, lai šīs biedrības, kam ir viens mērķis, viena mērķa grupa, lai sadarbotos paši savā starpā. Un tad varbūt mēģināt kopā sadarbojoties, var gāzt lielākus cēlumus nekā katrs atsevišķi. Projekti tiks atvērti 2 reizes gadā. Tos izvērtēs speciāli izveidota komisija, kurā būšot gan profesionāļi, gan politiķi. Galvenie kritēriji – tāmas kvalitāte, idejas novitāte un līdzfinansējuma piesaisti. Bet daudzām nevalstiskajām organizācijām ūdens smējas mutē jau tagad. Galvenokārt tā ir telpu īra. Vēl pirms 2 nedēļām domas vadība paziņoja, ka pašvaldībai nav jāstutē nevalstiskais sektors. Tagad tiek skaidrots, ka viņi esot pārprasti un atbalsts noteikti būšot. Tikai nevajagot rakstīt vēstules, bet gan projektus.